Lai reģistrētu jaunu transporta līdzekli, pēc autorizēšanās informācijas sistēmā DACE nospiediet uz izvēli klasifikators un izvēlieties sadaļu transports. Tiek atvērta izklēlapa transporta līdzekļu saraksts. Lai pievienot jaunu transporta līdzekli, nospiediet pogu pievienot jaunu transporta līdzekli. Tiek atvērta jauna transporta līdzekļa reģistrācijas izklēlapa. Ievadiet transporta līdzekļa VIN numuru. Šim numuram ir jābūt ievadītam ar 17 zīmēm. Ievadiet transporta līdzekļa reģistrācijas numuru. Ja reģistrējat piekabi, atzīmējiet atzīmi piekabe. Ja transporta līdzeklim tiek izmantots CTI, atzīmējiet atzīmi CTI. Izvēlieties no izvēles atbilstošo autotransporta turētāju organizāciju. Ievadiet transporta modeli. Ievadiet transportu svaru kilogramos. Izvēlieties transporta līdzekļu tipu – kravas automašīna vai kokmateriālu pārvadātājs. Izvēlējieties kravas automašīnas transporta līdzekļu tipu, ievadiet tās garumu centimetros, platumu centimetros, augstumu centimetros un ietilpību litros. Izvēlējāties kokmateriālu pārvadātāju transporta līdzekļu tipu, ievadiet statņu platumu centimetros, statņu augstumu centimetros un atstarpi starp statņiem centimetros. Kad visa informācija ievadīta, nospiediet pogu saglabāt. Ievadītā informācija par transporta līdzekli tiks saglabāta. Ja nevēlaties saglabāt ievadīto transporta līdzekli, nospiediet pogu aizvērt. Izklēlapa tiks aizvērta un informācija par transporta līdzekli netiks saglabāta. Ja informācija par transporta līdzekli ir saglabāta, tiek atspoguļots paziņojums transporta līdzeklis veiksmīgi izveidots. Ievadītais transporta līdzeklis ir atrodams transporta līdzekļu tabulā. Ja ievadītie dati par transporta līdzekli ir kļūdaini, nospiežot pogu labot, jūs variet labot informāciju par transporta līdzekli.